Tā kā nākotnē vēlos būvēt savu sapņu māju, šodien esmu ciemos pie brīnišķīga uzņēmuma Greenspace, kuri cerams manu ieceri īstenos. Čau! Čau, Kaspar! Čau. Prieks tevi redzēt Greenspace'ā. Kāpēc mēs esam labākie, par to pastāstīs Lauma. Čau! Lauma, man interesē, kā viss šis sākās? Greenspace ir jauns stāsts. Greenspace ir jauns uzņēmums Latvijā. Esam dibināti 21. gadā. Un mēs redzējām tirgu vietu energoefektīviem mājokļiem, kas ir augstas kvalitātes, kas ir moderni un principā lauž tos stereotipus. Tā ir tapa mūsu mājas ar skaistām lielām stikla fasādēm, ļoti augstu energoefektivitāti, ar iespēju pielāgot māju savām sapņu vēlmēm. Un kāds ir jūsu ceļš uz ilgtspējību? Viss sākas ar materiāliem, ko mēs iepērkam. Tas ir šis pats koks. Vienmēr mēģinam izvēlēties materiālu piegādātājs, kas tuvāk pie mums ražotnē, jo arī tas, kā materiāls nonāk uz šejien pie mums, kur mēs viņu saliekam kopā, tas veido to CO2 pēdu, materiālu to dzīves ciklu un sākam ar to. Protams, izvēlamies lokālos ražotājus, izvēlamies piegādātājus, kas ir arī ilgspējīgi savā ražošanas procesā. Tad, protams, ar klientu to māju visu pielāgojam viņu tām vajadzībām un ekspektācijām. Vai man būs šodien tā iespēja redzēt, kā tās mājas top? Jā, protams, laižam! Kaspar izstāstīja mazliet savu ideju. Esi pie mums, mēs daudz ko varam. Gribu dzirdēt, kāda ir tā tava sapņu māja. Nu, man sapņu māja būtu, teiksim, tādā viens stāvs melnā krāsā no ārpuses. Vai tas ir īstenojams? Jā, protams, mums ir dažādas ārējās apdares. Melna, balta, rozā, sarkana, dzeltena, vienalga, teiksim, jā. Kāda būs tā tava ideja, mēģināsim realizēt viņu. Nu, man patīk mājas, teiksim, ar tādiem augstiem, pēc iespējas augstākiem griestiem, vai tas arī ir realizējams? Cik tu gribi augstus griestus? Virs 3 metriem ir tāda opcija vispār? Jā, ir iespēja, kad mēs ražošanas ciklā uzdizainējam tev specifisku māju ar paaugstinātiem griestiem. Nākamais jautājums par to, vai ir iespējams pieņemsim māju ar terasi ārpusē. Jā, protams, mēs dažāda tipa terases piedāvājam. Piedāvājam arī auto nojames un garāžas. Tu vari arī piesaistīt savu dizaineri, kas ir sadarbībā ar mums. Un tad mēs izdizainētu to iekšas komplektāciju. Mums ir kaut kādi savi standarta tifeida risinājumi, bet mēs esam ļoti atvērti priekš klienta individuālām vēlmēm. Principā tas arī viss. Galvenais tāda melna, skaista, garana. Vienā stāvā ar augstiem griestiem. Kaut kas līdzīgs varbūt šim. Nu, patiesībā, jā, šitas ir kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Man gan ir jautājums, pieņemsim, ja ir tik nenormāli daudz logu, kur ir tie radiatori vai kur nāk siltums tā kā no grīdas? Jā, siltās grīdas ar ventilāciju un rekuperācijas sistēmu. Vasarā tu māju atvēsini, ziemā viņi ir ļoti silta. Man vēl viens jautājums, pieņemsim, ja es šādā mājā gribu ielikt kaut kādu kamīnu vai kaut ko tam līdzīgu. Ir iespējams? Protams. Mums klienti ļoti daudz izvēlās kamīnus un mēs pārdodam sajūtu. Mūsu mājas ir sajūta mājas, jo tu iegūsti to enerģiju. Tā ir tā miera osta, kur tu sajūti arī dabu, tu redzi visu tos pašus laika apstākļus, līdz lietus, līdz krīt sniegs. Un tādā veidā mēs izbaudam to visu vēl vairāk. Mans jautājums, kad šī māja varētu būt gatava? Vai tev ir zemes gabals? Nav. Tev no sākuma jāatrod ir savs zemes gabals, vai nu mēs tev palīdzēsim viņu atrast caur mūsu sadarbības partneriem. Tad, kad mums ir zemes gabals atrasts, tad mēs projektēsim tavu konceptu, saskaņosim tev būvotļauju. Šis periods aizņem aptuveni no 3 līdz 6 mēnešiem, un tālāk mēs saņemam būvotļauju un mēs sākam būvēt. Būvniecība aizņem no 4 līdz 6 mēnešiem. Ātrākais 8 mēnešu laikā, vēlākais 12 mēnešu laikā. Mēs piedāvājam pilnu apdari, ko noteikti tu arī izvēlētos, ka tu atbrauc, paskaties, kā puiši strādā, izvēlies tikai materiālus, kādus tu gribētu savā mājā. Pēc gada es jau varu iet, vākties iekšā. Jā, tieši tā. Dzīvot. Iesim pie konstruktora, paskatīsimies, kā top tava māja. Tik nenormāli forši redzēt, kā tā ideja top par realitāti. Te mēs redzam visus mezglus, te mēs redzam iekšsienas, starpsienas, kā māja vispār tiek savienota. Un tu redzi katru detaļu. Un no šādiem te elementiem tiek veidota tava skaistā māja, kur tev kalpos 100 gadus. Ja vajag, mēs varam māju arī uz ūdens uzbūvēt. Nopietni? Tiešām. Paskaties. Wow. Čau, Gati! Čau! Nu, kā top man māja, pastāstīsi? Nu, viss sākās šeit. Tā, kad tu esi saskaņojis augšā projektu, mēs pasūtam riedes
līmētās brusas, pat Latvijā augušas visas produkts. Brusas nonāk uz mūsu K2 Hundiger iekārtas, kas tiek precīzi safrēzēti tieši tavam projektam ar tavām izvēlētām visām niansēm. Iekārta strādā uz milimetru precizitāti, tiek izskaust visas cilvēciskās kļūdas. Un tālāk jau, kad ir brusas safrēzētas, viņas smuki aiziet uz rokas apstrādi. Uz rokas apstrādi mēs varam iet tālāk uz nākamo zonu. Nu tā, esam rokas apstrādes zonā. Šeit tad brusas, kas nāca no Hundiger, nonāk vīru gādībā. Tad vīri šeit pēc projekta vēlreiz pārbaudīs, vai visas brusas ir izfrēzētas pareizi tavam projektam. Tie staķņi, kas tavā mājā būs eksponāti redzami, tad viņi veic virsmas vizuāli pārbaudi, noslīpē, nofrēzē, lai krāso tavu zonā, kur nonāks brusas pēc tam. Viņas ir sagatavotas un viss atbilstoši labām kvalitātes prasībām. Šeit ir rokas apstrāde tālāk, tad mēs jau varam doties uz krāsotavu zonu. Dodamies. Aiziet. Oho, kas notiek šeit? Un šeit mēs ražojam arī mūsu mājām iekšdurvis, lai viņas sakrist ar iekšējās apdares paneļiem un saplūst kā viena skaista siena. Wow, super! Tā, nu mēs esam nonākuši krāsotavas zonā, kur brusas tiek sagatavotas krāsošanai. Katra brusas savienojuma detaļas mēzgli tiek apstrādāti ar galašķietas bloķētāju, lai tur papildus mitrums netiek un brusa neuzbriest, lai māja var stāvēt ilgi, vairāk kā 100 gadus. Un, protams, pats galvenais, kas jums interesē kā klientiem, māja tiek apstrādāta jūsu izvēlētā tonī. Mans tons bija melns, līdz ar to tad šeit arī top. Mierīgi, arī melnu varam nokrāsot. Okay. Mierīgi, nekāda vaina. Nu, klau, esam noslēdzošajā posmā. Tātad mājas montāžas zona. Šeit mēs samontējam gan ārsienas, gan iekšienas, gan jumta paneļus. Izmantojam superīgos taureņu galdus, kas mums ļauj to visu darīt daudz ātrāk, precīzāk un kvalitīvāk. Šeit tātad sagatavojam visas sienas, visus elementus, tālāk jau uz transportēšanu uz tevis izvēlēto foršo zemes vietiņu, kur tu arī gribēsi dzīvot. Nu, izcili, perfekti. Ejam tālāk. Parādīšu, kur ir gatavā produkcija. Nu tā, mēs esam nonākuši zonā, kur ir gatavās mājas produkcijas. Šeit, tu redzi, jumta paneļi sagatavoti ir priekš transportēšanas. Šeit mēs redzam, iekšienes šādi tiek sagatavotas. Lūk, arī mūsu skaistās ārsienas. Redz, visi staķņi ir smuki nokrāsoti, sasekti, sagatavoti transportēšanai uz objektu. Jā, man vienīgais jautājums ir, kā jūs šo te manu māju transportēsiet uz to manu zemes gabalu? Visam vienkārši. Mēs pasūtām smagās mašīnas, fūras, tiek sakraut atsevišķi mājas elementi mašīnā, un tad jau pēc projekta viņu kā mazs Lego tiek salikts objektā. Viss ļoti vienkārši. Man būs iespēja arī apskatīties tās mājas, nu, jā, apmēram dzīvē. Starp citu, mierīgi var doties Zamaciem, kur notiek vairāk māju mūsu būvniecību, un tur tu visu pa savām acīm var ieraudzīt. Super, milzīgs paldies tev! Labi, čau! Lai izdodas, tiekamies! Paldies!